Čau! Nu skaties, ko es tagad darīšu. Kamēr rokas nav aizņemtas ar mūzikas instrumentiem, tas tik un tā grib kaut ko darīt. Tad, laiciņu atpakaļ saskatījos sociālos tīklos vienu japāņu mākslinieku, kurš rada grafiskus darbus uz nelielām kanvām. Man neliela kanva bija mājās, bija jāsasprauž, īsti nemācīja to darīt, bet, improvizēju. Līmlēnt nolīmēju maliņus un izvēlējos darba rīku, ar ko radīt mākslu. Mani fascinēja mākslinieka vieglais pieejams, un tas viss šķita tik viegli to, ko viņš dara, ka man gribējās pašam izmēģināt. Nekad neko tādu nebiju mēģinājis. Gribēju radīt ko līdzīgu. Tad, savilku līnijas un bumbulīšus, kuri bija jāizpilda ar melnu marķieri manā gadījumā. Tad tālāk jau bija jāsavelk kaut tādu mazāku bumbulīšu, no kuriem bija jānovelk tādas druģainas raibas līnijas, starp kurām atkal bija jāieliek tādas kā mazas ribiņas, jeb jāsavelk mazas līnijas, lai radītu šo telpiskumu. Tad dikti daudz tās līnijas bija jāsavelk, bet, protams, ja gribās kaut ko izdarīt, tad ir jādara. Atpūtas brīdis arī bija, protams, tādā brīdī paņēma rokās instrumentu, mazliet paspēlēt, bet tad jau atpakaļ pie darbiem, jo darbs jau pats no sevis neizdarīsies. Viss darīts no sirds, vismaz mēģināts ir. Darba nosaukums ir, es nezinu, kāds ir darba nosaukums, bet ja tu zini, kāds tas varētu būt, noteikti komentāros ieraksti savu versiju par darba nosaukumu. Čau, atā un paldies!